kārtējās 2 iešanas stundas aiz muguras esam nonākuši pie jūras. Un es domāju, jums ir jāredz šis lieliskais skats, cik skaista un tīra ir mūsu Baltijas jūra. Tad tālāk cilvēks peldas. Un tur tālāk sēž Anģa, vientuļais ceļinieks. Un tur ir Kaiju sala. Viņas tur dzīvo. Un tur 2 gulbi. Kā jūtas vientuļais ceļinieks? Ideāli. Esmu gatavs. Jā, galvenais, ka vēl nav redzams galamērķis. Un vēl ilgi nebūs redzams. Nakti bija, es viņu redzēju. Nu, ko esam nogājuši vēl 2 stundas. Un esam nonākuši pie Gaujas ietekas jūrā. Ļoti interesanti. Anģa tagad mēģina izmazgāt trauciņu. Domāju, ka mēs droši varam šturmēt Gauju šeit. Tāds izstāsts cilvēks, kurš ir gatavs šturmēt Gauju. Tas ir lasāms mūsu bezbailīgajās acīs. Tiekamies pēc pusstundiņas Tānī krastā. Jā, mēs esam nonākuši džungļos. Gauja vēl nav šturmēta, bet Anģa var šo to pastāstīt par šīm ēdamajām superīgām vilkogām. Tās ir dzērvenes. Ceram, ka neviens te nebūs uz viņiem čurēs. Un? Jā, enerģijas avots. Ļoti bagāts ar olbaltumvielām. Vairāk gan ogļhidrātiem. Fruktozi, vo? Jā, bet ja jums nekā cita nav pieros, tad šis varētu būt vienīgais avots, no kā jūs varētu pārtikt. Jā, es arī paņemšu kādu ogu. Ja mirst, tad mirsim kopā. Nu redz, no džungļiem mēs esam tikuši atkal pie Gaujas. Un atkal iesim džungļos iekšā. Tur ir mūsu glābiņš. Gauju vēl šturmēt neizdevās, taču lūk ir mūsu pirmā ūdens tilpnes šturmēšana. Anģa, ej pa priekšu. Ja, parādi, kā tu pārvarēsi šo milzīgo ūdens tilpni. Izmantojot papildus lietas, ko mēs atrodam, mēs varam uztaisīt tiltu, lai mums tas būtu vieglāk pieejams. Šturmēšana. Un tā kā tilts ir gatavs, tad mēs varam iet pāri. Ideāli. Tilts izskatās pavisam droši. Mēs varam droši iet pāri šeit. Tas bija pārši. Nepavārs jauks skats apkārt. Esam nogājuši entos kilometrus. Gaujai neesam tikuši. Gaujai pāri neesam tikuši, jo viņa maita ir tik plata kā Amazone un strauja. Un vispār pa krastiem tur ir niedras un man tāda lietas nepatīk. Anģam arī, nu, mēs esam tomēr civili izdzīvotāji. Civilizācija, ja mēs būtu izmesti galīgos džungļos, protams, mēs šturmētu šo upīti. Bet mēs jums gribam parādīt kārtējo izdzīvošanas paradigmu, ka ja mēs esam atraduši tādu lietu kā dzelzceļu, mēs zinām, ka tas virziens ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Ļoti ērti ir pārvietoties pa dzelzceļu, nevis blakus pa smiltīm. Tāpēc mēs ceram, ka dzelzceļš mums izvedīs pie mums nepieciešamās civilizācijas. Tur ir tilts, kas mums palīdzēs šturmēt Gauju. Tas nemaz nesam Gaujas tilts, bet tāpat mēs tur kaut ko šturmēsim. Vēsturisks mirklis mēs esam šturmējuši Gauju. Un mums palīdzēs šis lieliskais dzelzceļa tilts. Tagad vajadzētu nosmaukt pēc diendasiņa. Saprast, kur mēs esam, saprast, cik daudz mums ir ūdens. Un vispār. Arča. Te ir bijis arča, jā. Tās 2 antenas, kas tur tālumā. Es viņas redzēju jau 8 stundas atpakaļ, tikai no otras puses. Kad es viņas redzu no šīs puses, un man tas pavisam nepriecē. Labi, esam entuziasmi pilni. Kājas vairs nejūtam, bet ir jāsasniedz galamērķis. Anģi ir priecīgs. Mikls. Kārtējs šķērslis, kas jāpārvar. Anģu varonīgi lauž man ceļu. Vietējie kaktusi. Ātris ar te ir.
Es esmu laimīgs. Andži ir laimīgs. Esam entuziasmi pilni. Viss notiek. Brienam pa skaistu lauku. Esam pārvarējuši džungļus. Mežonīgo lauku. Pa to starpu man iekota bite. Es tieši nežēlīgi stāpi. Mums ir jāpārvar šis ceļš, kas ir kā aptuveni Arizonas tuksnesī, Amerikā, garie 300 kilometrīgie taisnie ceļi. Galu mēs viņam neredzam, bet zinām, ka tur mums vajag. Kā tu jūties? Pastāsti cilvēkiem. Pastāsti vēsturē. Patīkami atpūties. Jā. Tas ir ļoti skaisti un forši. Nemaz neesam iesvīduši ar tevi. Jā. Viss ir lieliski. Ļoti labi paēdām pusdienas. Jā, bija ideāli. Pa snikerītim. Jo kas te kārtīgam izdzīvotājiem vajadzīgs? Ūdens un snikers. Telefons, lai pazvanītu. Un pateikt, kur tu atrodies, lai varētu braukt atpakaļ. Ko vāveriem slāzti bija izlikti. Protams, ka mums paveicās. Un tagad mēs uz armijas prīmusiņas sausā spirta gatavojam vāveres paēdienu. Beidzot, paēdīsim kaut ko siltu. Skatās garšīgi. Ir arī pirmo reizi mūžā vāveri. Noteikti ne pēdējo. Saķersim vēl. Es nejūtu savus plecus. Kaut kāds gabaliņš vēl ir palicis. Tās situācijas kāda ir šodien, iespējams, ka mēs būsim ceturtdien tikai. Mēs esam nogājuši ārkārtīgi daudz. Viņš ir silts. Garšīgs. Reāli labi aizgāja. Aņģam tikko reāli labi aizgāja. Klasičiskая vodka vodočka. Visu dienu nesta somā. Visu dienu nesta somā un sildīt. Tagad man ideāli aizies. Nu labs, ne? Lāģi, man nebija žēl, bet tiešām. Bet tev ir jāturās. Es šis izdzīvotājs. Nē? Uzdzer vēl suļu? Nē, ideāli aizgāja. Švošs ir sildi iekšu. Izdzīvotāju komplektiņš. Vodočka, sulots, stakaņčik. Nē, viss jau būtu labi, bet Vodočka. viņš pēc tās vāveres tur vēl nes. Tāpēc ir tas šņaps kopā ar vāveri, tāpēc ir tik ideāli. Kā tas normāls izdzīvotājs? Whatever. Ēdam sliekas, tārpus. Jā, tās pašas vāveres. Kas tur ko šņab ar vāveres ekstraktu nepatēr? Jā, tas ir viņš. Labais ir klāt. Cik cēli un skaisti viņš nāk. Brauc. Šo arī beidzas mūsu pirmā sērija. Ir vēl vāveru ekstraktu jāiedzer, lai visi redz.